Nu, ja tu nepamēģināsi, tu nekad neuzzināsi. Mēs sākām strauji augt. Viss reizē tātad es esmu stāvoklī ar savu pirmo bērnu un es esmu dibinājusi tagad savu izglītības mēdīju. Uzņēmums, ja tas ir tādā strauji augošā fāzē, ir faktiski tas pats, kas zīdainis. Jā. Viņi neinteresē, ka tev nāk miegs, ka tu esi neizgulējies, ka tev ir daudz darba. Mums ir maratons sprinta režīmā. Jā, jau 5 gadi. Kamēr citi domā un analizē, tu jau ķeries klāt pie darba un jau izstrādā. Vajag parunāt par līdzsvaru starp uzņēmumu vadīšanu, personīgo līdzsvaru, vīrs, bērni. Var to nolīdzsvarot vai nevar? Izveidot tādu sistēmu, kur visu laiku tu esi balansā, tādā veselīgā balansā, tas nav, manuprāt, iespējams. Vismaz manā pieredzē tas nekad nav noticis. Vai nu viena vai otra puse vienmēr, nu, teiksim tā, nedaudz cieši. Nu, tātad, ja tu izvēlies ieguldīt sevi darbā, uzņēmumā, tad automātiski tava ģimene nesaņems tavu uzmanību 100%. Laiku ar tevi bērni nevarēs katru vakaru jauki pavadīt. Tu iespējams būsi vairāk datorā un darbos. Un savukārt, tad, kad tu apsoli savai ģimenei, ka tu ar viņiem pavadīsi laiku un dosies ceļojumā vai ar bērniem vairāk pavadīsi laiku, tad skaidrs, ka tev visu laiku tomēr būs tā elpa pakausī, kā tur uzņēmumam iet, kas tur, kaut kas ir kaut kāds ugunsgrēks. Un tad, kad tu pārslēdzies un tu saki, sorry bērni, man tagad ir jāskrien uzņēmumā, kaut kādas lietas jādara. Tā kā jā, visu laiku tu esi tā kā starp tām divām tādām ļoti svarīgām savas dzīves, nu, tādām bāzes stacijām. Protams, ka ģimene vienmēr ir pirmajā vietā, bet uzņēmums, ja tas ir tādā strauji augošā fāzē, ir faktiski tas pats, kas zīdainis. Jā. Viņi neinteresē, ka tev nāk miegs, ka tu esi neizgulējies, ka tev ir daudz darba, ka tev ir kaut kādas citas lietas, vai ka tu esi slims vai vēl kaut kas. Viņam vajag tavu uzmanību, un tieši tajā brīdī, kad kaut kas ir steidzošs, degošs, ja? Un tu nevari atteikt, tu nevari teikt, ka, zini, piedod, es tādu bišķiņu veltīšu laiku sev. Jā, tev ir jādodas un jāstrādā un jādara. Tad, principā, nav tāds, tā kā balans nav iespējams. Es tādu neesmu pieredzējusi, bet es mācos. Es mācos vismaz... Mācos vakaros varbūt nestrādāt. Vakaros ja nav, cikos? Nu, pēc 7, piemēram. Jo faktiski tajā pirmajā uzņēmumā attīstības fāzē, nu, tu esi 24/7. Aizmirst, ka tev vakari ir brīvi vai tu tos pavadi ar ģimeni vai ka brīvdienās tu vari ieplānot kaut kādas atpūtas vai relaksācijas aktivitātes. Tu vari ieplānot. Bet tas nenotiks. Tev vienmēr jābūt gatavam uz to, ka tie plāni tavi ļoti ātri sabrūk. Cik tas pirmajā uzņēmuma attīstības stadijā, ko tu domā ar to? Cik tas ir pirmais mēnesis, pirmais gads, pirmie 5 gadi? Pirmie 5 gadi kā minimums. Nu, ja tu esi sācis pilnīgi no nulles, jā, pirmie 5 gadi, kamēr tu vispār saproti, ko nozīmē tajā nozarē veidot biznesu, ja? Veidot produktu, radīt komandu, ar komandu kopā sasniegt mērķus, veidot attiecības ar savu klientu. Ja? Tas ir pamatīgs darbs. Kristīna, pirms cik gadiem tu pievienojies Skolas vārds komandai? Nu, jau 3. gads. Šis būs 3. jau. Tu zināji, ka kolektīvs būs tik traks, kā tu tagad to raksturo labā ziņā? Vai? Zini, kā es nācu pie Violetas un teicu, man ir apriebusies korporatīvā dzīve un lielie uzņēmumi, es gribu mazu, vietēju, mierīgu. 4 cilvēki mierīgi plūst vienkārši 2 dienas. Kas ir tas drives strādāt? Tas ir, ka ir interesanti, vai tad, ka, ja nestrādās, tad viss beigsies, vai vienkārši ir īstais cilvēks īstā vietā? Vairāku elementu kombināciju. Pirmkārt, es kā cilvēks esmu pēc dabas ārkārtīgi mērķtiecīga. Es vienmēr redzu iespējas, es redzu mērķi, un es zinu, man vienmēr ir plāns, kā to mērķi sasniegt.
Un tas drives, tātad viņš rodās un veidojās un pastiprinās tajā procesā. Tātad tev ir mērķis, tev ir plāns, tev ir komanda, un tu ej uz priekšu, un tu redzi, ka tu tuvojies tam mērķim. Un jo tuvāk tu esi tam mērķim, jo lielāks prieks un drives un atdeve. Un nākamais, tu sasniedz to mērķi, un tev ir nākamais mērķis. Mērķis tu visu laiku uzliec arvien augstāks un augstāks. Un tas ir tas drives. Un, protams, komanda ir viss. Komanda ir faktiski tavi griesti. Ja Violeta atnāks, mēs varētu pamēģināt, un tad skaidrs. Tas nekas pamēģināt, tad mēs darīsim. Un es vienmēr saku, vajadzētu pamēģināt. Jo, ja tu nepamēģināsi, tas arī, ko tu vakardien teici, sapulcē, ja tu nepamēģināsi, tu nekad neuzzināsi. Bet pamēģināt vajag, un man liekas, tas, kas daudzus attur pamēģināt, ir tās jau ieprogrammētās bailes, ir tie limitējošie tavi iekšējie priekšstati par to, ka tu jau it kā zini, kas būs, ja tu pamēģināsi, ja tu izkāpsi ārā no tās kastītes, ja tu pārkāpsi to robežu, to savu komfortu, to ierasto zonu, tad tev tas prāts it kā jau tev ieprogrammē, tur nav droši. Iespējams, ka tu zaudēsi. Labāk nevajag paliec tajā savā tajā zonā. Bet tā, ka tu to pārvari, pirmkārt tām bailēm nevajag nekad klausīties bailēs. Respektīvi lēmumus nekad nevajag pieņemt bailēs vajag ieklausīties, jo tas ir signāls, ok, ja tu ieliksi pa 5. stāva logu, tu nositīsies, tas ir skaidrs, bet ja tu biznesā iziesi ārā no savas komforta zonas, tas nenozīmē, ka tu zaudēsi. Iespējams, ka tu ļoti daudz ko iegūsi, un tas ir tavs nākamais līmenis, tu atkal būsi ticis tālāk. Tāpēc nekad nebaidīties, lēmumus nepieņemt bailēs un vienmēr izvirzīt sev mērķus. Ap sevi pulcēt komandu, ar kuru tu vari sasniegt tos mērķus. Un komandā vienmēr uzturēt to foršo feelingu par to, ka mēs kopā varam. Un katra komandas dalībnieka tas mērķis ir visas komandas kopējais mērķis. Mēs zinām, kur mēs ejam kā komanda. Vienmēr. Cik tālu jums ir nodefinēts, kur jūs ejat? Mums ir gada mērķis. Tas ir finanšu rādītājos, apgrozījumā, tirgus daļās. To zina visa komanda. To zina visa komanda. Pie kādiem produktiem mēs strādājam, kas šogad mums ir jāizdod, kāds apgrozījums jāsasniedz, kāda peļņa ir jāsasniedz. Tas viss ir ļoti skaidri nodefinēts. Un katrā ikmēneša sapulcē mums ir atkal finanšu rādītāju pārskats. Mēs esam ļoti atvērts uzņēmums, tad mēs katrā sapulcē izejam cauri, cik tad mēs esam jau nopelnījuši, ko mēs esam izdevuši, cik mums vēl procentuāli palicis, lai sasniegtu mērķi, kādas ir nākamās aktivitātes plāni. Un visiem komandā ir skaidrs, uz kurien mēs ejam un ko mēs gribam sasniegt. Jā, un tur arī veidojas tas kopējā tā apziņa un sajūta, ka tas, ko mēs darām, ir vērtīgi un katra darbs komandā ir vērtīgs. Jā. Un es jau tikai, ko es daru? Vispār, ko es daru uzņēmumā? Motivēju, stratēģijas, ilgtermiņa plānus veidoju. Ne tikai. Tu ļauj noticēt idejām, ko mēs dodam, tu ļauj mēģināt, mēs arī kļūdamies, un tas ir normāli, bet tu ļauj, un tā ir tā svarīgākā lieta, kā vadītājiem, ka nevis tu vienpersonīgi pieņem lēmumu, bet mēs mēģinam, pat ja liekas absurds. Un tad mums būs secinājumi. Jā. Vai ir vai nav. Tā ir ļoti forša lieta. Tas ir tas, kas man pietrūk citās darba vietās un citos uzņēmumos, ka tu vari brīvi teikt un dot savas idejas, un tu zini, ka tās idejas tiks uzklausītas un liela daļa arī realizēta, lai varbūt sākumā tā ideja tici tikai tu viens pats cilvēks, bet tevi atbalstīs. Tad, kad es
Beidzot nolēmu, ka man vajag cilvēku, mārketingā cilvēku, kurš dara visu šīs te mārketinga aktivitātes, kas man šķita būtiskas, kur es saredzēju vērtību. Ja, tad faktiski katrs, kurš atnāca vairāk par 2 nedēļām, arī nenoturējās. Iespējams, varbūt manas ekspektācijas bija pārāk lielas, vai es sagaidīju, ka tie cilvēki ļoti ātri spēs tā kā ielikt tajā visā darba mutulī un ātri saprast visu. Tas ir nereāli. Faktiski, ja tu nāc no citas nozares, gads kā minimums, kamēr vispār saproti, kas un kā tas darbojas. Kas tas ir, ko tu sagaidi no mārketinga vadītāja? Baigo multitaskingu. Ka tas nav likt tikai ziņas Facebookā? Nē, noteikti nē. Tā ir tā attiecība veidošana ar nozari, un tam apakšā ir daudz dažādas aktivitātes, uzdevumi, projekti. Jā. Tad primāri mārketinga vadītāja uzdevums ir veidot attiecības ar klientu. Tā varētu teikt, jā. Un tam pakārtots ir visas tās aktivitātes, kas ir tur simtiem. Dažādi paralēli projekti un iniciatīvas un komunikācija, nemitīga komunikācija dažādos līmeņos ar dažādām mērķa grupām. Tu, Kristīna, minēji, ka ir jāmīl cilvēki, ja? Tas ir tas, kas principā ir galvenais kvalitāte, kas ir mārketinga. Zini, kā tu nevari samalot. Tu vari samalot, būt 1, 2, saņemties, nofokusēties, uztaisīt teātri, ka jā, es te atvērta, visu dzirdu, visu redzu un palīdzēšu, bet ja tu iekšā fiziski nemīli cilvēkus, tam nekas neizdosies. Tādēļ dzīvo mežā, ja es saku. Mežs ir tavu mīlestība. Viss super, tu vienkārši pats sev nodefinēji savus noteikumus. Bet man ir tā, jā, ka es bez cilvēka nevaru. Man ikdienā vismaz dienu cilvēku dienā ir jāsatiek un jāparunājās, un ja tas nav, man ir tukša diena. Es meklēju, kur rast šos cilvēkus veikalā, es esmu taisījis sev izaicinājums, ka es eju pa ielas ar šiem cilvēkiem vienkārši sveicinos, un ir, kas ir šokā, ir, kas akstājās un paprasa, vai esam pazīstams, ka nē, bet mēs varam iepazīties, un tāds priekš latviešu mentalitātes tas par ir ārprāts, bet es sev izlikusi mērķi, ka es gribu eksperimentēt, kā tas strādā. Kā tev liekas, kur ir tā mūsu panākuma atslēga, kāpēc tie skolotāji ir gatavi ņemt pilnīgi jaunu izdevniecības materiālu? Pirms 3-4 gadiem viņi pat nezināja, kas ir skolas vārds. Kas tā panākuma atslēga, kāpēc viņi uzticējās? Vispār jau, kad mēs sākām izstrādāt mācību līdzekļus, mēs tātad kopā tieši ar skolotājiem definējam, kāds ir tas tuvu ideālajam mācību līdzekļus. Kas ir tas tuvu ideālais mācību līdzeklis? Protams, ka nekad nebūs tā, ka būs viens ideālais un pilnīgi visiem skolotājiem patiks un visām klasēm derēs un visiem skolēniem atbildīs viņu prasmēm un zināšanu līmeņiem, bet tā ir struktūra. Mācību līdzeklim ir konkrēta struktūra, kuru saprot skolotājs un kuru saprot pēc tam skolēns. Tad faktiski kaut kādā brīdī skolēns var šo mācību līdzekli izmantot patstāvīgi un vadīt savu mācību procesu, ko mēs saucam pašvadīta mācīšanās. Bet to var izdarīt tad, ja ir strukturēts mācību līdzeklis, tad sākumskolas posmā tā ir grāmata un darba burtnīca, viens ar otru ir saistīti, skolēnam jau pirmajās nedēļās izstrādājas tātad jau konkrēta šī te mācīšanās sistēma, viņš saprot, kas viņam tajā mācību stundā ir jāsasniedz, kāds ir sasniedzamais rezultāts, tad ir šie 4 līmeņu izziņas uzdevumi, kas ir dažādiem šiem zināšanu un prasmju līmeņiem. Un tad skolotājs var diferencēt klasē to savu darbu. Tātad, ja tev no 30 skolēniem 10 ir, teiksim, pirmajā līmenī, citi 10 ir 2., 3, un tad tev ir kaut kādi supergudrie bērni, kuriem tu vari jau uzreiz piedāvāt 4. līmeņa uzdevumus. Tad skolotājs vienmēr to darbu klasē vada diferencēti, jo skolēni ir dažādi. Tev nekad klasē nebūs visi vienāda līmeņa zināšanu un prasmju tātad skolēni. Un šie mācību līdzekļi arī piedāvā visu to, kas faktiski skolotājiem ir jāīsteno klasē.
Ja? Tēma, skaidrs sasniedzamais rezultāts, dažādu līmeņu uzdevumi un noslēgumā skolēns vai skolēns kopā ar skolotāju vai skolēns kopā ar skolēnu grupā var novērtēt to savu sniegumu, ko tad viņš ir apguvis tajā tēmā. Vai viņš ir apguvis nedaudz, vai viņš ir apguvis tuvu jau pilnībai, vai viņš ir apguvis ļoti labi jau. Un tā ir tā atgriezeniskā saite, ko tas mācību līdzeklis iedod. Tad tu pats vari novērtēt, cik tālu tu esi ticis savā zināšanu apguves procesā un saprast, kas tad tev ir vēl jāpamācās. Bet varbūt šajā tēmā tev viss ir super, ejam tālāk. Tā kā jā, tas ir tātad atbalsts skolotājiem darbā, ja, un diferencēts darbs klasē, pielāgojot dažādiem skolānu zināšanu un prasmi līmeņiem. Mēs iedodam skolotājiem laiku. Laiku, jā. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Tātad tad tur ir jau sena vēsture. Tad 18. gadā mums jauns standarts pamatizglītības, un tad skola 2030, tātad mācību priekšmetu programmu paraugi tika izstrādāti, bet mācību līdzekļi skolās netika tik ātri izveidoti. Tātad esošās izdevniecības, tas, kā jau es teicu, 1 līdz 2 gadi vienu mācību priekšmetu vienai klasē izstrādāt. Un skaidrs, ka uz sitiena skolās nenonāca vispār nekādi jaunie mācību līdzekļi, un tad viss tas smagums bija jāiznes skolotājiem pašiem. Tad tev ir jauns standarts, jauna programma, bet tev nav materiāla neviena. Tagad sākuma skolas skolotājiem tur vispār bija vakums. Tā kā tev ir jāiet, jāmāca tagad matemātika pa jaunam, es atvainojos, jauna pieeja, jā, tā kā saturs, viss, bet izdomā, kā tu tagad to darīsi, jo materiāla nav. Izdevniecības neko vēl nav paspējuši uzražot. Un faktiski skolotāji, jā, tajā pirmajā periodā viņi kooperējās, viņi radīja savus materiālus, un tur veidojās tā pārslodze. Tā jau bija tā kā pilnīgi ikdiena. Tad tu pabeidz darbu skolā, tad tu dodies mājās, gatavojies nākamajai dienai, bet tu velti 3-4 stundas, lai sagatavotu savus materiālus. Un bija tāds posms, kad ļoti daudz skolotāju faktiski piedzīvoja izdegšanu, un šī iemesla dēļ arī aizgāja no skolas, un daudz jauni skolotāji, talantīgi, tādi jaudīgi skolotāji, viņi vienkārši, tika tik ļoti pārslogoti ar šo mācību materiālu sagatavošanu, un ka tev faktiski tā jaunā programma ir jāiznes uz saviem pleciem, tev nav nekāda vispār atbalsta. Un skolas vārds ar materiāliem, tad tev palīdz to laiku ietaupīt. Tieši tā. Tas ir tas, ko mums arī skolotāji saka, man ir vairāk brīvs laiks. Tagad vakari man vairs nav jāpavada gatavojoties nākamajai mācību stundai. Man ir. Es ienāku klasē un man viss ir gatavs. Es atveru, kur ir stunda. Mūsu mācību līdzekļos ir sadalīts tad pa mācību stundām. Darbs, viens atvērums grāmatā ir viena mācību stunda. 40 minūšu ilgs darbs. Viss ir gatavs. Un skolotāji arī neredz saka, ok, es saslimstu, bet es kolēģim iedodu, un viņam tur nav vispār nekas jādomā. Atver grāmatu, nāc klasē un māci. Tā kā mēs tur, tajā brīdī mēs vienkārši ar kolēģi Vitu Mārtiņsonu, ar ko ļoti ilgi jau strādājām kopā skolas vārdā, kad tas vēl bija tikai mēdījis, izglītības mēdījis. 22. gadā abas kopā pieņēmām lēmumu, ka mēs esam gatavas startēt mācību līdzekļu izstrādē. Mums nebija pieredzes. Mums bija pieredze tikai kā izglītības mēdījam, respektīvi nozares apskatnieks. Jo tavs sākums arī kā žurnālistika, ja? Un tad jūs sākāt vienkārši kā skolas vārds, kā mēdījis. Jā, tieši tā. 2006. gadā es pēc politikas zinātnes bakalaura sāku strādāt ziņu aģentūrā Leta kā žurnāliste, un tā pirmā tēma bija tieši izglītība. 2006. gadā, faktiski 20 gadi, es esmu jau nozarē.
Un pirmais, man liekas, pirmā vizīte man bija kā žurnālistē tieši uz Izglītības zinātnes ministriju. Liktenīgi. Jā, un tie jautājumi ikdienā bija, mans tas darba lauks. Un pēc tam, 2007. gadā jau mani uzaicināja kļūt par izglītības un kultūras galveno redaktoru. Tajā laikā tāds arī vēsturisks laikraksts no jau 40. gada. Un tad 5 gadus es vadīju laikrakstu Izglītību un kultūru. Domās, ka sakrīt. Es tieši tirgoju šo žurnālu. Un tu tirgoji. Nu tā. Un 2012. gadā es nodibināju savu izdevniecību. Tajā laikā arī kā mēdīju, vienkārši mēdījis, skolas vārds kā mēdījis. Un kas tev pamudināja, ka jāsāk savus uzņēmumus? Un tajā laikā es sapratu, ka es gribu savu izglītības mēdīju, jo es jau 5 gadus biju vadījusi izglītību un kultūru, tad visi šie te nozares jautājumi man bija skaidri. Man bija skaidrs arī, ka nozarē varbūt ir vieta jaunam izglītības mēdījam, tādam modernam, proaktīvam, tādam dzīvam. Un tad tur tie apstākļi tā sakrita. Ka bija jātaisa savs. Un to es arī izdarīju. Un tas sakrita tieši ar brīdi, kad es gaidīju savu pirmo bērnu, savu vecāko meitiņu, Amēliju. Un viss reizē. Tas laiks, kad sākt uzņēmumu. Vai ne? Viss reizē. Tātad es esmu stāvoklī ar savu pirmo bērnu un es esmu dibinājusi tagad savu mēdīju, izglītības mēdīju. Pašos pirmsākumos es nodefinēju, ka tad mums būs iknedēļas e-žurnāls skolām un iknedēļas e-žurnāls pirmsskolām. Tā arī saucās. Fiziski sākumā, ja? Nē. Mēs arī nemaz negribējām fizisku. Mēs uzreiz paredzējām, ka tas būs elektronisks. Tātad atkrīt drukas izmaksas, piegādes izmaksas, tātad elektroniski saņem sākumā vienkārši ļoti primitīvā veidā PDFs, kur tu aizsūti skolām e-pastā. Tad skolas abonē, man bija kaut kādi 35, man liekas, lati bija. Tad vēl 12. gadā. Bet ļoti ierobežots tas tirgus, ja cik mums skolā ļoti ierobežots. Tāpēc jau tas mazais tas uzņēmums, kas tika radīts, faktiski biju es un mans vīrs. Tātad es satura ražotājs, mans vīrs maketētājs. Mēs izveidojām mājaslapu skolasvārds.lv. Vīra draugs, tajā laikā IT cilvēks, sarunājām, viņš uztaisīja skolas vārda lapu. Un tad man bija skaidrs, ka tātad es atbildu par satura ražošanu, tad katru nedēļu man ir intervijas, problēma raksti, analītiskie raksti, aktualitātes nozares, gan priekš skolu auditorijas, gan priekš pirmsskolu auditorijas. Jo pirmsskolu auditorija atkal ļoti svarīgi šie pieredzes materiāli. Nu, lūk, un tā mēs radījām tos pirmos 2 elektroniskos žurnālus, un tad es jau izsūtīju visām skolām piedāvājumu, ka tagad ir jauns tāds e-žurnāls, skolas vārds un pirmsskolā, un aicināju abonēt nākamajam gadam. Tas sanāk 12. gadā, es aicināju abonēt 13. gadam. Un es tikko izsūtu tur visām skolām, jo man jau tā kontaktdatu bāze arī bija diezgan laba. Respektīvi, es varēju katru skolu uzrunāt. Un es tikko aizsūtu un sēžu pie tā datora, skatos un iekrīt pirmais. Pirkums. Jā, vēlamies. Toreiz jau pat nebija tā, ka tur pirkums, ka tev tur reāli maksājums, vienkārši saraksta e-pastā notiek. Un tev atsūta atbildes e-pastu. Sveiki, paldies, labprāt abonēsim 2013. gadam. Sagatavojiet lūdzu rēķinu. Tu atceries, kur skola tā bija? Tā bija Dobeles izglītības pārvalde. Kad Dobele tev būs silts jūtas. Jā, es vienmēr atcerēšos. Pirmais atbildes e-pasts uz manu to pirmo piedāvājumu. Jā, tad arī sāka ienākt šie te abonēšanas pasūtījumi, un tad saprot, acīm redzot,
risks attaisnojās, ir interese par šādu produktu, un tas atkal deva, protams, atkal to motivāciju šo visu darīt un turpināt. Man tev jautājums, tu pirmīt lejā minēji, ka tu redzi iespēju, un tad tev ir mērķis un plāns, kā to īstenot. Kas bija tanī brīdī tavs mērķis, ko tu gribēji sasniegt? Pirmajā gadā man mērķis bija dabūt vismaz pusi no tiem abonētājiem, kas bija abonējuši manas iepriekšējās darba vietas šo te izdevumu Izglītību un kultūru. Es domāju, tas bija fizisks, vai ne? Tas bija fizisks, jā. Es domāju, ja es vismaz pusi, dabūtu. Un es dabūju, jā. Un tad tālāk, protams, jau tur ar gadiem nāca tālāk jauni izdevumi. Es domāju, ka var arī skolas psiholoģija tāds izdevums būt, jo skolas psiholoģiem arī nebija nekas. Tad vecākiem, kāpēc lai vecākiem nebūtu, vismaz sākuma skolas posma vecākiem, par bērnu attīstības jautājumiem un emocionālo un intelektuālo un mācību procesu, viss tas, tad mums dzima vēl jauni izdevumi un kaut kādu brīdi mums bija 5 dažādi. Bet kas interesanti, pagāja kaut kādi 2 gadi un mans bijušais darba devējs, laikraksta Izglītība un kultūra īpašnieks, piezvanīja man un teica: Violeta, es esmu noguris no šī darba. Es redzu, ka varbūt tu varētu pa 1 eiro vienkārši nopirkt to izglītību kultūru un tavā kopējā tajā portfelītī tu varētu viņu paņemt. Es teicu, nav problēma, protams. Tad es paņēmu to izglītību un kultūru. Un vienu brīdi mums bija 6 dažādi izglītības e-žurnāli. Un skolas tad attiecīgi plānojot nākamā gada to abonēšanas savu to komplektu, tad izvēlējās. Bija skolas, kas visus abonē, bija kas 2 vai 3, ļoti dažādi. Un tas veidoja to tā brīža uzņēmuma apgrozījumu. Faktiski tikai e-žurnālu abonēšana. Okay. Jā. Un tad kurā brīdī saprati, kad ir jāsāk izdot arī fiziskas grāmatas un mācības līdzekļus veidot? Jā, tas nāca tad 18. gadā bija tas jaunais standarts, tad sākās skola 2030 programmas izstrāde, un tad 20. līdz 22. gads, tu esi izglītības mēdījis, tu cieši strādā sazobē ar skolotājiem, skolu direktoriem, visu laiku ir problēma rakstī, nozares tās aktualitātes un visu laiku ir viena caurviju tēma, trūkst mācību līdzekļu, visi noguruši, visi izdeguši. Viena redz iespēju. Es redzu iespēju, trūkst mācību līdzekļu. Labi, pieredzes nav izdevēja darbībā, tikai mēdījis. Bet tā izglītības nozare jau ir tik dziļi iekšā, tu esi tik ilgi jau, tu zini tā kā visus jau procesus, cilvēkus, visas tās vibrācijas un zemūdens akmeņus, tad tikai nav tā praktiskā vēl mācību līdzekļu izdevēja pieredze. Bet to jau var iegūt. Kā tu uzzināsi, ja tu nepamēģināsi? Lūk, un tad mēs ar kolēģi Vitu Mārtiņsoni, es viņai saku, Vita, vajag aprunāties. Es labi apsēžamies pie galda. Vita paņem balto A4 lapu. Es saku, klausies, man liekas, ka mēs esam gatavi sākt izstrādāt mācību līdzekļus. Un viņi uz mani tā paskatās, viņi saka, un ko tu ar to domā tieši? Es saku, mācību grāmatas varbūt varētu. Mēs pašas tajā brīdī īsti jau nesaprotam, kā tas vispār būs. Es saku, mācību grāmatas, darba burtnīcas, varētu sākt ar 1. klasi. Jo, kas tad 1. klasē? Viss taču tik ļoti vienkārši ir. Es saku, mums taču ir tik daudz pazīstami skolotāji, kuri jau izstrādā pieredzes materiālus, kuri jau ir izgājuši cauri visu to skolu 2030 programmas ieviešanu. Un es saku,
vienkārši aicinām skolotājus, viņi dalās ar saviem pieredzes materiāliem, liekam kopā tos pieredzes materiālus, un tur jau grāmata jau faktiski gatava. Ļoti vienkāršotā tādā formā un tādā savā naivumā vēl tajā brīdī, ja, mēs tā arī kaut kā apmēram ticējām, ka tas būs diezgan vienkārši. Tas nebija vienkārši, tas netuvu nav vienkārši. Bet mēs sākām darīt, mēs vienu otrai apstiprinājām, ok, mēs mēģināsim. Nu, un tad sākās darba grupu veidošana, tad arī uzrunājām praktizējošos skolotājus, kuri kaut ko dara, kuri kaut kur savus materiālus jau publicē, tātad mēs sapratām, ja šie ir darītāji, nu, varbūt ar viņiem varam kopā strādāt. Un Vita tad sāka veidot pirmai klasē. Mēs paņēmām 1. klasi, uztaisīsim 1. klasē matemātiku, latviešu valodu, dabas zinības, sociālās zinības. Vēl arī angļu valodu tajā laikā domājām, ka arī uztaisīsim, bet neuztaisījām. Nu, lūk, jā, faktiski tiem skolotājiem mēs jau tajā brīdī laikam iedomājāmies, ka tas būs vienkārši, jo skolotājs zina savu mācību priekšmetu. Bet zināt labi savu mācību priekšmetu nenozīmē, ka tu saproti, kā radīt mācību līdzekli atbilstoši standartam, mācību priekšmetu programmas paraugam, visu starppriekšmetu saiknes, sasniedzamie rezultāti, dažādu līmeņu uzdevumi, pašpārbaudes uzdevumi. Jā, nu mēs visi mācījāmies. Skolotāji mācījās no jaunu profesiju, mācību līdzekļu autors, radīt mācību līdzekli. Redaktori mācījās, kā rediģēt un ieviest korekcijas, un lai ir metodiski viss atbilstīgi un pareizi. Mēs mācījāmies, kā vispār veidot darba grupas, kā to procesu no 0 punkta līdz gatavam jau ministrijā apstiprinātam aizvest. Jā, tur ir daudz paralēli dažādi darbi. Bet jums kaut kas izdevās ļoti labi, jo jūsu uzņēmums ir ļoti strauji augošs. Jā, gados, mēs bijām ļoti ātri. Ārkārtīgi ātrums bija tas mūsu trumpis. Kamēr, teiksim... Pie tam jūs jau neesat tāds tehnoloģijas startups, jūs esat reāli fizisku grāmatu izdevējs. Nu, faktiski tas ir baigais sprints, baigajā ātrumā. Bet mums tas sprints vēl nav beidzies. Es saku, mums ir maratons sprinta režīmā. Jau 5 gadi, jā. Jā, jau 5 gadi. Jā. Kādēļ tas ātrums ir svarīgs? Ja tu ienāc tirgu, kur jau ir... Tirgus daļas ir sadalīts faktiski, jā. Tad esošie spēlētāji jau visu ir sadalījuši. Un tev ir tagad jāiespraucās pa vidu un jāpaņem tirgus daļas sev, tad kādam ir jānoņem. Un tu redzi, ka esošie spēlētāji kaut kādā segmentā nav vēl radījuši produktus. Tad tu ar savu ātrumu vari tur iespraukties un paņemt tās tirgus daļas sev, jo viņi vēl tur nav paņēmuši. Viņi kaut ko dara kaut kur, citos segmentos. Ja? Piemēram, sākumskolas posmā faktiski bija brīva niša tajā brīdī. Sākumskolas skolotājiem nebija mācību līdzekļu, un esošie tirgus dalībnieki nebija paspējuši vēl radīt. Un mēs gājām iekšā. Kā mēs sakām, mēs faktiski iedevām maizi un ūdeni. Tur tā kā nebija pat ar ko konkurēt tajā brīdī. Bet kādēļ tas ātrums ir saglabājies un nav apstājies? Jo ir visu laiku laidzība? Vai? Jo es esmu ātra pēc dabas vispār. Man vajag ātri tagad un tūlīt. Un tu vari biznesā gūt panākumus, ja tu esi kaut kur pirmais un kaut ko izdari ātrāk. Kamēr citi domā un analizē, tu jau ķeries klāt pie darba un jau izstrādā. Bet ātrums ir svarīgs, lai gan vienā no tikšanās reizēm tu minēji, kad jūs strādājat ļoti smagnējā nozarē. Un tas nozīmē, ātrums ne tikai ir grūts pats par sevi, bet vēl dabūt ātrumu smagnējā nozarē, tas ir tāds ekstra sarežģīts uzdevums. Jā,
Nu, un tur ir atkal komunikācija, ja? Tad tev ir jāveido attiecības ar savu nozari, tev ir jāveido attiecības ar savu klientu, tev ar viņu ir jābūt dzīvai sarunai, tev ir jābūt pieejamam, atvērtam. Ko tas nozīmē praktiski? Jums ir 5 auditorijas, un jūs tiešām esat iemantojuši to spēju ar viņiem sarunāties. Tu, Kristīna, minēja, ka bibliotekāri jums pat sazinās par tēmām, kas nav tiešā jūsu atbildība. Kā jūs esat praktiski izveidojuši tās attiecības, ieklausījušies? Ko tas nozīmē ikdienas tādā darbā? Pirmkārt, mēs paši esam cilvēki, kuri ļoti daudz sarunājās. Tad mācēt sarunāties, mācēt ieklausīties un būt pirmajiem, kas aiziet uz to sarunu. Un tad mēs negaidām, ka nāk pie mums, mēs ejam paši. Mēs esam faktiski bijuši visās skolās. Fiziski aizbraukuši? Mēs fiziski esam bijuši. Kāds no skolas vārda komandas ir fiziski bijis visās skolās. Mēs esam satikuši skolotājus dažādos pasākumos, ko mēs paši radām. Mēs radām pasākumus skolotājiem. Mēs arī radām šobrīd jau pasākumus arī skolu direktoriem, skolu bibliotekāriem. Mēs braucam pie viņiem. Mēs ar viņiem sarunājamies, mēs viņiem uzrīkojam svētkus. Mēs viņiem arī organizējam dažādas profesionālās pilnveides lekcijas, pasākumus, iedrošinām viņus pastāvēt par savām vajadzībām. Jo bieži vien skolotāji ir samierinājuši, tas ir, protams, saistīts ar šo te limitēto budžetu mācību līdzekļu pirkumiem, ka skolotājs faktiski ir samierinājies ar to, ka tās viņa vajadzības netiek ņemtas vērā. Viņš apzinās, ka naudiņa ir tik, cik ir. Es aiziešu pie direktora, teikšu, man vajag to grāmatu, man patīk tā grāmata, būtu forši visiem bērniem būt tā grāmata un arī darba burtnīca, bet direktors saka, bet naudiņas nav. Naudiņas visiem jums nepietiek. Kur tavs kolēģis grib jaunu grāmatiņu un šis un tas, un ir jāizvēlās. Šogad visiem nepietiek. Un skolotājs kaut kādā brīdī, viņš samierinās, saka, labi, kā ir, tā ir, un viņi kompensē to, ar savu laiku, izstrādājot materiālus un kombinējot no dažādiem materiāliem vai ņemot materiālus, kuri īsti viņiem varbūt nepatīk, bet, tādi ir nopirkti un jaunus nevaru tagad dabūt, jo nav naudas. Mēs arī kā izglītības mēdījis visu laiku savā dienas kārtībā šo jautājumu aktualizējam. Tad nepietiekamais finansējums mācību līdzekļiem, kaut gan valsts pati ir definējusi, ka viņi nodrošina pamatizglītību bez maksas, tātad arī mācību līdzekļi ir tas instruments, lai sasniegtu to vispār pamatizglītības standartu. Tad valsts pati nepilda savus noteiktos pienākumus. Un tad jūs ejat un aizstāvat to skolotāju? Protams, jā. Mēs arī esam tā kā nozares advokāts. Jā. Mēs klauvējam pie ministrijas durvīm, mēs klauvējam pie politiķu durvīm, mēs aicinām viņus uz sarunām. Arī tagad tikko bija mums politisko partiju diskusija. Šo tēmu aktualizējām. Uzaicinājām 7 politisko partiju pārstāvjus, kuri pēc pēdējiem reitingiem varētu iekļūt nākamajā Saeimā. Un tēma ļoti skaidra, tātad valsts atbildība vai pašvaldību iespēju jautājums. Jo skaidrs, ka visi šie mūsu arī pētījumi un aptaujas skolotāju vidū parāda, ka tā nevienlīdzība ir ārkārtīgi liela. Tātad valsts definē, ka viņi iedod 35 eiro vienam skolēnam gadā mācību līdzekļu iegādē, bet tajos mācību līdzekļos ir pilnīgi viss, gan drukātie, gan digitālie mācību līdzekļi, gan STEM priekšmetiem, laboratoriju iekārtojumi. Un tad ir pašvaldību līdzfinansējums, kas ir ļoti, ļoti dažāds. Mēs skatījām, Rīgā tie ir 9,90 eiro, bet piemēram Valkā 73 eiro. Tātad, ko mēs ar to visu saprotam? Tātad, bērna nodrošinājums ar mācību līdzekļiem ir ļoti atkarīgs no tā, kādā pašvaldībā un kādā skolā tu mācies. Un vai
šī pašvaldība var piešķirt kaut kādu minimumu, vai piešķirt vairāk, vai vispār izglītība ir prioritāte šajā pašvaldībā vai nav, jo valsts iedod tikai pašu minimumu. Kaut gan vajadzētu būt otrādi. Valstī vajadzētu visu nodrošināt un nelikt uz pašvaldību pleciem šo te līdzfinansējumu, kas ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Un tad ir tā, ka vienā skolā bērnam sākuma skolā ir kopētas lapas, 100 dažādas kopētas lapas, saburzītas, apķēpātas ar ēdienu, atnāk mājās, vecāki nevar pat palīdzēt, jo nevar saprast, ko tu mācies vispār. Un citā ir smuki grāmatiņa un burtnīciņa. Bērns ir iemācījies, kā strādāt ar šo mācību līdzekli. Viņam ir skaidra tēma, viņam ir mājas darbā uzdevums, viņš zina, kurā lapā ir jāatšķir darba burtnīca un izpildu, un visiem viss ir vienkārši un saprotami. Nu, lūk, šo mēs arī, tad tev ir ne tikai jāstrādā ar to savu klientu, bet tev ir arī jācīnās. Un patiešām jācīnās, lai tam klientam būtu nauda, lai viņš varētu nopirkt to tavu produktu. Zini, par ko es padomāju, ka tas, ko mēs paši esam vēl arī vecāku kurpēs, mums ir bērni, kas mācās šai vecuma posmā. Jā. Mēs tās kopētās lapas redzam mājās, un tās briesmas, un kad esi izmisis, ka tu nevari palīdzēt, tas iedod mums tādu papildu jaudu cīnīties vēl ar lielāku atdevi, jo mēs redzam visas puses, un paši esam šajā pusē. Un personīgi esam ieinteresēti, lai manam bērnam arī ir tas, kas pienākās. Nevis man tagad būs valkā jādeklarējas. Jā, lai dabūtu vairāk naudiņu. Labā ziņa ir tā, ka šis jautājums rūp daudziem. Mums atliek šo jautājumu iznest dienas kārtībā, kad pievienojās dažādas arī lielas organizācijas, sauksim viņus par sociālajiem partneriem, kuros gan valdība, gan ministrijas ieklausās. Tā ir Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera, tā ir Latvijas darba devēju konfederācija, ar kurām kopā mēs šo jautājumu, tā ir arī Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrību un vecāku organizācijas. Un tad, kad mēs katru reizi pie šī jautājuma atgriežamies, tā kā jauno budžetu atkal veido un mēs redzam, ka atkal ir kaut kāds samazinājums, mēs aktualizējam un piesaistās visas tās organizācijas un visi tie cilvēki, kam šis jautājums rūp tieši tāpat kā mums. Un tad kopīgiem spēkiem mums izdodas atrast dzirdīgas ausis un šo vēsti aiznest un izskaidrot. Panākt izmaiņas. Un panākt izmaiņas, jā. Mēs panācām pagājušajā gadā, ka ministrijai izdevās atrast papildus finansējumu Eiropas Savienības fondu programmās, 5 miljonus atrada, pateicoties mūsu aktivitātēm un kopā ar organizācijām, nozares organizācijām, iestājāmies par šo jautājumu un strādājām un atrada. Tad skaidrs, ka tev visu laiku ir jāsignalizē tas nozares vajadzības. Tāpat vien neatnāks pie tevis un neteiks, jums jau vajag vairāk naudiņu, mēs redzam, piešķirsim. Tā nebūs. Tev visu laiku ir jācīnās. Kas man ļoti patīk strādājot ar jums, ka jūs tiešām daudz ko mēģināt. Tu teici, jūs tagad arī sāksiet podcastu. Kāpēc ne jāpamēģina? Jūs dažādos veidos runājat ar dažādām auditorijas grupām. Un esat pamēģinājuši digitālo žurnālus, digitālus produktus, video kursus, fiziskas grāmatas. Un tas, nezinu, vai tas ir mērķiecīgi, vai vienkārši jums tas raksturs tāds ir, kad jūs tiešām daudz ko mēģināt, un tad skatās, kas no tā nostrādā, kas un ko ir jāmaina. Jo digitālajā žurnālā jums jau vairs nav 6, vai ne? 6 vairs nav, un nav arī neviens vairs. Tas produktu portfelis mainījās, ļoti strauji mainījās līdz ar mācību līdzekļu izdošanu, un mēs sapratām, ka, protams, fokus šobrīd ir kvalitatīvi mācību līdzekļi. Līdz ar to šie izglītības e-žurnāli, mēs viņus tā kā nolikām malā, netērēsim tam resursus, bet mūsu mājaslapā mēs katru dienu atjaunojam aktuālo nozares informāciju un, protams, arī paralēli
žurnālisti gatavo arī analītiskos rakstus. Mēs vienkārši viņus vairs neliekam kopā vienā e-žurnālā, bet publicējam mājaslapā, brīvpieejā un liekam sociālajos tīklos aktuālās tēmas un vedam uz mūsu mājaslapu, kur tad var plašāk par katru jautājumu tad izlasīt. Jā, man liekas, tā ļoti tāds labs piemērs, ko mācījies, kad jūs sākāt kā mēdījis, kurš izdod digitālu žurnālus, tad kļuvāt par izdevniecību, tagad tie žurnāli vairs nav tie raksti, tagad sākās podcasts un visu laiku kaut kas mainās. Un, ko es vēl gribēju pajautāt, ir vienā brīdī jums pieslēdzās investors starptautisks, varbūt to arī īsi ieskicēt, kā tas notika, kāpēc un ko tas ir izmainījis jūsu uzņēmumu iekšienē. Un pēc tam noslēgt mazliet arī parunāt par to, kā vispār mainās izglītība ar mākslīgo intelektu, ar tehnoloģijām un vai tieši nemainās? Jā, brīdī, kad mēs sākām strauji augt, kad bijām pieņēmuši lēmumu izstrādāt mācību līdzekļus, tas bija tad 22. gadā mēs sākām jau veidot šīs darba grupas un pirmie jau melnraksti tapa. Tad 23. gadā Vācijas izdevniecība, mācību līdzekļu izdevniecība KLET Latvijā bija nodibinājusi jau savu pārstāvniecību, savu uzņēmumu KLET Latvija. Un kopumā vispār Baltijas tirgu jau bija monitorējuši jau kādu brīdi, skatījušies par iespējām sadarbības partneriem, ar ko varētu šeit arī Latvijā veidot mācību līdzekļus, jo KLET ir principā vairāk nekā 100 gadu jau pieredzi mācību līdzekļu izdevēja darbībā. Un ne tikai, šobrīd viņiem ir arī privātskolas un privātie dārziņi un uzņēmumi 24 valstīs, Eiropas un ārpus Eiropas. Un, jā, tad senas tradīcijas, tāds ļoti spēcīgs arī nozares spēlētājs gan Vācijā, gan arī starptautiskā līmenī jau. Un tajā brīdī kaut kā viss sakrita. Tātad mēs, mazs, strauji augošs uzņēmums, kas ar profilu tieši mācību līdzekļu izdevēja darbībā, un KLET liels partneris, kurš raugās pēc sadarbības iespējām. Un, viņi bija tie, kas uzrunāja mūs. Mēs par viņiem neko iepriekš nezinājām, apzināti neko nemeklējām, bet viņi mūs atrada, uzrunāja. Mums bija vairākas sarunas par tātad iespējamo sadarbību. Tad 24. gada jūnijā mūsu komanda devās uz Sloveniju. Un tad pāris dienas mēs kopā ar šo KLET komandu gan iepazināmies, gan salikām iespējamos tos sadarbības virzienus, plānus, iezīmējām, kā tā mūsu, sauksim to par laulību, jā, biznesa laulība tā bija. Tā ir biznesa laulība. Tad kā mūsu tā kopdzīve tālāk varētu izskatīties. Un vienojāmies par abām pusēm izdevīgiem tātad risinājumiem. Un 2024. gada rudenī KLET iegādājās 49% no mana uzņēmuma, manas izdevniecības radītās. Un šobrīd mēs strādājam ciešā partnerībā kopā ar KLET kolēģiem. Jā, mums ir gan regulāras mārketinga. Jā, tas bija jautājums, ko es gribēju pajautāt. Ko nozīmē, kā ir ikdiena, ko viņi jums dod, kāda ir tā ikdienas sadzīve, kad tev ir iekšā starptautisks investors? Jā, tā Vislielākais iegūms noteikti ir pieredze, jā, starptautiska pieredze, kas mums ir pieejama teju katru dienu, visos virzienos. Sākot ar mārketingu, beidzot ar visiem finanšu jautājumiem, budžetu, stratēģijām, produktu izstrādi. Jums ir kāda regulāra sazvane vai var brīvi jautāt, kad ir jautājums? Protams, mums ir mūsu kolēģi. Tad daļa mūsu kolēģu jau strādā kopā ar KLET kolēģiem. Tas mārketingā viss izteiktāk ir. Tad mārketings strādā jau kopējā
komandā? Nu, jau pusotru gadu mēs diezgan ciešā sazolbē reizi nedēļā mums ir sazvans. Un mēs kopīgi stratēģiju arī veidojam. Un kas man patīk, ka no kleta puses tā ir pieredze un ieteikumi, un viņi labprāt pieņem arī mūsu idejas un mūsu redzējumu. Jā, tā kā tāda autonomija mums ir ļoti spēcīgi atstāta, tāpēc tas ir arī veiksmes faktors, kāpēc mums sanāk tā kā sanāk arī šādā sadarbībā. Jā, bet tā pieredze, tā starptautiskā pieredze, ka tu jebkuram vari paprasīt, kā šobrīd notiek Vācijā vai Slovenijā vai Horvātijā konkrēti procesi, un tev 2 dienu laikā tu dabū atbildi. Kā viņi strādā ar skolotājiem, skolām, jā. Jā, katrā valstī, katrā kompānijā ir dažādas pieejas un dažādi tie veiksmes stāsti, ar ko arī dalās katra kompānija. Un tad, teiksim, es kā izpilddirektore regulāri apmeklēju tieši vadītāju sanāksmes, regulāri tiek organizētas, piemēram, nākamdien došos uz Bukaresti. Tad pirms kaut kādiem dažiem mēnešiem Frankfurtē minu sajūtas visu laiku ir. Ja? Tad Klet visiem saviem izpilddirektoriem, uzņēmumu izpilddirektoriem rīko managing director sanāksmes. Un tad tās ir 2-3 dienas, kad mēs kopā mācāmies, ir semināri, ir lekcijas, ir dažādas tēmas, tad ir neformālā daļa, kad mēs ejam vakariņās, ejam kaut kādos pilsētas apskatēs un pavadām laiku sarunās un pieredzes apmaiņām. Tagad, piemēram, ļoti intensīvi mākslīgo intelektu mācāmies, un Klet ir mums tātad atradis iespēju ar augstu līmeņa mākslīgā intelekta lektoru strādāt. Tas ir 6 darba sesijas, 4 stundām, saslēdzās visi 120 Klet izpilddirektori. 120? Jā, jo vēl ir klāt arī skolas, privātas skolas un daudz dažādi uzņēmumi Klet grupā ir. Bet mēs saslēdzamies 120 cilvēki tiešsaistē un 4 stundas darba sesija. Tagad mēs pamazām sākam to mākslīgo intelektu vairs ne no vienkārši tādā apskatnieka puses, bet jau kā mēs savās organizācijās ieviesīsim mākslīgo intelektu. Kāds ir vispār izglītības un tajā vadības grupā tas kopēja atmosfēra par mākslīgo intelektu izglītībā? Ir neliels satraukums. To satraukumu rada tas, ka neviens īsti nevar prognozēt, kur tas viss aizvedīs. Jā, mēs šobrīd tikai taustāmies. Mēs šobrīd no informācijas uzņēmējiem esam sākuši pamazām kļūt par produktu testētājiem, jau mākslīgā intelekta rīku testētājiem. Pamazām sākam mācīties un saprast, kā mēs ieviesīsim mākslīgo intelektu aģentu formā jau uzņēmuma iekšējos procesos, teiksim, kaut kādas jau konkrētas funkcijas automatizēsim. Kā mēs to darīsim, mēs to tagad tikai mācāmies un plānojam, bet Klets piedāvā arī jau gatavus risinājumus, gatavas mākslīgā intelekta platformas, ar kurām mēs varam iepazīties. Mums būs tur, piemēram, jūlijā mums ir 8 dažādu mākslīgā intelekta platformu demonstrācijas. Tātad šo platformu vadītāji stundu katrs demonstrē savu platformu, katrai platformai ir savi iegūmi, savas stiprās puses. Un tad mūsu pusē ir pieņemt lēmumu, kura no tām platformām derēs vislabāk tieši mums. Tātad, ja mēs skatāmies no uzņēmējdarbības puses, tātad uz mākslīgo intelektu, tad mākslīgām intelektam ir jāatrod biznesa vērtība. Un tā biznesa vērtība mākslīgām intelektam ir 2 virzienos. Pirmais, kā ar mākslīgā intelekta palīdzību mēs varam radīt produktu vai pakalpojumu, kurš tālāk ģenerē mums ieņēmumus. Tas ir viens. Tātad palielināt ieņēmumus ar mākslīgā intelekta
starpniecību. Otrs, kā ar mākslīgā intelekta starpniecību mēs varam optimizēt iekšējos procesus un samazināt izdevumus. Un tad samazinām izdevumus, palielinām ieņēmumus. Tā ir tā biznesa vērtība mākslīgām intelektam. Un tad mūsu uzņēmumā mums jau top produkts, kas ar mākslīgā intelektā tātad rīku tiek ģenerēts, pārbaudas darbi tiek ģenerēti ar mākslīgo intelektu. Tātad tas ir tas produkts, pie kā mēs strādājam, kas mums nākotnē iespējams. Mēs ticam, ka mēs viņu attīstīsim tik tālu, ka uztrenēsim, ka viņš būs tāds pārbaudas darbu ģenerētājs, kas balstās tikai uz mūsu izstrādāto saturu apstiprināto, ja, un skolotājiem ļoti ērti un ātri ir iespēja Pārbaudīt, jā. Jā, pārbaudas darbus noģenerēt. Tā ir mūsu tā pievienotā vērtība mākslīgā intelekta ieviešanai, jā, tātad jauns produkts. Un nākamais solis ir, tad mēs izskatīsim šobrīd, ko no šī brīža funkcijām, ko veids darbinieki, tātad mēs varam optimizēt un nodeleģēt mākslīgajam intelektam veikt. Ja, caur mākslīgo intelektu aģentu. Tad būvēsim mākslīgo intelektu aģentus. Ja. Nu, piemēram, kā es vienmēr saku, Kristīne atnāk uz darbu, viņa ir mārketinga nodaļas vadītāja, viņa ir 6 aģenti. Katrs aģents izpilda kādu no funkcijām. Nu jā, mēs vēl vienu testējam. Ir forši, ka tev katru dienu ienāk ziņa no publiskā tīkla, konkrēti atslēgas vārda. Aģents izfiltrē un atsūta tev vajadzīgo informāciju. Un te nav jāmeklē, jāskrono, kas šodien ir jauns. Jā. Viena no mūsu funkcijām ir sekot līdzi, kas notiek informācijas lokā. Tā kā tas ir efektīvs rīks, tiešām ietaupa manu laiku diezgan. Ja man tā tēma interesējas, atveru un iepazīstos un izmantoju savu darbā. Bet kā jūs redzat, kur tas vispār ved ne tikai jūsu organizācijas, bet vispār tādas, bērnu un mācīšanās tādā trajektorijā uz priekšu ilgākā laikā? Es domāju, ka mainās lomas, mainās tas, kā mēs esam pieraduši, kur tad mēs ņemam informāciju. Tad, ja runājam skolas kontekstā, skolotājs un mācību līdzeklis ir tas informācijas nesējs, it kā zināšanu nesējs. Ja? Tad tagad skolotājs nav vairs zināšanu nesējs. Tagad zināšanas, informāciju tu vari saņemt neierobežoti un dažādos formātos un ātri un tagad un uzreiz zināšanas. Tā kā informāciju. Bet tās prasmes, tās gan ir tās, kas tev ir jāizkopj, kas prasa laiku, kas prasa iedziļināšanos, kas prasa darbu. Un tas ir nemainīgi. Tātad, ja informāciju mēs turpinām iegūt ātri un neierobežoti, tad mūsu cilvēka tajā atbildības laukā paliek, ko mēs ar to informāciju un tām uzņemtajām zināšanām darām. Vai mēs viņas mākam pielietot praksē, vai mēs izkopjam savas prasmes. Un tas, ko nekad mākslīgais intelekts un neviens rīks neaizstās, tas ir cilvēciskās attiecības, tas ir cilvēciskais atbalsts, cilvēciskā komunikācija. Tas noteikti joprojām paliks svarīgs un vēl vērtīgāks nekā. Tev liekas, ka 5-10 gados, kad arī mainās vispār priekšmeti, kurus ir jāmācās un kurus vairs nav jēga mācīties? Iespējams. Šobrīd ir grūti prognozēt, kur tas viss aizvedīs, bet tam sākumskolas skolēnam joprojām es neredzu, ka viņam, būtu tagad viss, planšetēs un kaut kādos interneta resursos vai kaut kādās, tur lielos ekrānos. Viņam joprojām ir jātrenē lasīšana, jātrenē rakstīt prasme, jātur rokās pildspalva, jātīsta sīkā motorika, jādomā, jāsarunājās.
Jo, kas tur viens teica, viens gudrs cilvēks teica, mēs šitā te scrollojam, mums arī Šitā tās ir rakstīts. smadzeņu šūnas arī paliek Sāk gludas. gludināties. Jā, viņas sāk gludināties tieši tam. Bet ja tās ir tās lietas, kuras jāiemāc bērnam, tad varbūt ir citi veidi un priekšmeti, kā to labāk iemācīt, nevis tie klasiskie, ko mēs esam mācījuši 10 gadu. Visticamāk, ka pamati lasīt prasme, rakstīt prasme, domāt prasme, sarunāties prasme, tas ir pamatu pamats, bet tālāk jau kā mēs to saturu uzņemam un kā mēs strādājam, lai attīstītu prasmes, tur tad ir tās skolas atbildība, skolotāja atbildība, kā vadīt to mācību procesu, kā no tā visa tā lielā informācijas daudzuma piedāvājuma atlasīt, piedāvāt to, kas šobrīd ir tiešām aktuāls un katra skolēna zināšanu un prasmi līmenim atbilstoši. Tā ir tā lielākā skolotāja vispār Misija, ja. misija, jā. Jo tagad ir skola 20, 30, mums jau diezgan drīz ir jānodefinē tagad nākamie 10 gadi. Un tas, man liekas, ir ļoti grūts uzdevums. Kas tad ir vispār nākamā 30 līdz 40 gadu izglītībā? Ko vispār tad ir jāmāca tam cilvēkam un pašiem jāmācās? Un kas ir efektīvākais veids, ko tajā mācību materiālā tad ielikt uz nākamajiem 10 gadiem? Jā. Un jāsaprot, ka drukātais mācību materiāls, un tad viņš ir drukātā formātā, viņu labot, pārstrādāt, tu nevari tik ātri. Tad tur jau vairāk vajadzētu domāt, tomēr pamatskolas posmā skaidrs, ka tas ir vairāk digitālais saturs, kur tu vari ātri pielāgot arī viss izmaiņas, papildinājumus, un lai tas saturs ir aktuāls. Ja? Iespējams, tā ir, nezinu, kaut kāda resursu bāze, kas vienkārši visu laiku tiek atjaunota un papildināta atbilstīgi šī brīža vajadzībām un tam, kam tad mēs tos bērnus sagatavojam. Bet, ja tev būtu jāieliek nākamajā 10 gadus plānā tās 3 lietas, ko tu novēlētu, lai viņas tur noteikti ir, kas tas būtu, ko tu mēģinātu ielobēt? Mācību saturā? Vispār par izglītību, ņemot vērā, kad ir, kā mainās tas, ko informācija, skolotāja loma, mākslīgais intelekts, lietas, kuras nekad paliek nemainīgas, ko teica, rakstīt, lasīt, domāt, kritiski izvērtēt informāciju. Es domāju, noteikti mums vairāk ir jādomā par satura pielāgošanu individuāli dažādiem līmeņiem un vajadzībām. Jā, mums jāsaprot, kaut kā izglītības nozarē grūti ir individualizēt tās pieejas un saturu. Mēs joprojām visus tā kā mērām, tā kā bišķiņ, tā kā vidējais aritmētiskais skolēns, kaut kāds X, kuram tad šis varētu derēt, bet tā nav. Un jo vairāk mēs tomēr skatīsimies šajā individuālas pieejas līmenī, jo labāki sasniegumi būs. Katrs bērns varēs attīstīt to savu potenciālu. Jā, man tas ļoti sakrīt ar interviju, ko es klausījos no Alfa skolas Amerikā, kur viņš arī tieši to pašu teica, ka tādā veidā tu pārliecinies, ka nevienam bērnam nav tas iztrūkums kaut kādā priekšmetā, un tad tie iztrūkumi akumulējās līdz kaut kādai neizpratnē, bet ja tu vari viņam soli pa solim visu izskaidrot viņa tempā, tad nav iespējams, ka ejot priekš tu nenonāc līdz zināšanām. Jā, šobrīd mūsu izglītības sistēmā to ir diezgan grūti īstenot, jo skolotājs lielākoties klasē ir viens, atbalsta personāla trūks. Tad skolotājiem ar tos aģentus jums jāsāk rīkot. Jā, aģenti skolotājiem. Mākslīgais intelekts kā rīks var šeit ļoti palīdzēt. Ja? Tad ar mākslīgā intelekta palīdzību uz šīs satura bāzes var ģenerēt atbilstīgus uzdevumus un saturu jau dažādiem līmeņiem, tad adaptēt. Ja?
Es jums novēlu, ka jūs varētu būt pirmie no izglītības jomā, kas iedod skolotājiem ne tikai mācību materiāls, kas jau jums ir, bet arī katram piešķir pa aģentam vai prasmi kaut kādām kopumam, kas viņam vēl vairāk ietaupa laiku vai ļauj individualizēt vēl vairāk. Paldies, mēs jau raugāmies tajā virzienā, jā, mēs pamazām sākam strādāt ar mākslīgo intelektu jau produktu izstrādes tādā līmenī. Tur arī īstenībā ļoti sarežģīti. Nav tā, kad Tas ir plauksts un notiek. Jā, tur iedod promptus, kur tev saturs. Mēs arī tā domājam. Taču vienkārši iedodam grāmatu, kur grāmata ir, iedodam promptus. Nē, tev jau, tev ir trenēts smadzeņu modelis iedots. Un tev tagad ir jāpanāk, ka viņš domā tā, kā tu domā. Tad domāšanas schēma viņam ir jāiedod. Kā skolotājs domā, kad viņš rada pārbaudes darbu 4 solo taksonomijas līmeņiem. Tagad iedot viņam to, kā es domāju, tad, kad es radu pārbaudes darbu. Tad burtiski man jāuzzīmē ir schēma pa punktiem, ko es daru tad, kad man notiek šis. Es eju ceļu A, pie šī es eju ceļu B. Man tāda izvēle. Un tad, kad tu esi ieprogrammējis to mākslīgo intelektu, kā tu domā, tad tu no viņa vari tālāk prasīt jau uztaisi man to un uztaisi man šo. Šobrīd mēs esam tajā fāzē, ka mēs mācām viņu domāt, kā mēs domājam. Par laimi jums ir pietiekami daudz materiāls, kurus viņam iedot iekšā. Tas varētu būt priekš skolotājiem tā kā jūrā bāka, tikai mākslīgā intelekta bāka, kas parāda virzienu, kas tiešām tev būs liederīgs un vajadzīgs, jo mēs tiešām būsim šitam visiem izurbušies cauri, sapratuši, kas tieši mūsu mentalitātēm, mūsu valodai dara un nedara. Kas dara, kas nedara. Atkal iedodot laiku skolotājai, netērējot viņa laiku, meklējot, kas man derēs, iesaļosim šīm vajadzībām. Tev ir šis pārbaudīts, strādā. Šis nestrādā. Šito. Man liekas, tas ļoti laba rubrika, kur reizi mēnesī iziet, kur iztestējām šīs 8 lietas, šīs 6 nestrādā, bet redz, kur 2 strādā, lūdzu, tur viņas ir pieejams. Jā, iedod tās nozares zināšanas. Mēs esam tie, kas testē, izvērtē, Un godīgi pasaka. Un ietaupām viņiem laiku. Atkal mēs pie tā laika esam. Jā. Super. Paldies, Jo, paldies, Kristīna. Paldies, Miķel. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tad droši var arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.